Kā tad saprast, kad ar nākamo smilšpapīru iet? Principā, tagad man bija iepriekš pirms 120. smilšpapīra, man bija kaut kāds 80. un 60. Un ļoti labi var redzēt tās švīkas, kuras paliek pēc, teiksim, 60. smilšpapīra. Un tiklīdz tās švīkas ir izlabotas, piemēram, ar 120. tad tu principā jau zini, ka vari jau iet ar nākamo smilšpapīru. Tagad būs 180. Varēs redzēt atšķirību. 180. piemēram, kādas švīkas būs ar 180. Tiklīdz 120. smilšpapīra švīkas tiks apstrādātas, un ja es vairs to neredzēsi, to atšķirību no iepriekšējā un šitā smilšpapīra, tad pa lielam tu jau vari iet uz priekšu. Bet, ja tu sāksi iet jau pirms laika ar nākamo smilšpapīru, tad, kad tiksi pie pulēšanas, tu redzēsi tādas kā švīkas apkārt visam. Un to jau tu vairāk neizpulēsi. Būs atkal viss process jāatkārto. Tā kā esam uzmanīgi un beigi skatāmies iepriekšējā smilšpapīra švīku izlabošanas to procesu. Kad esam izlabojuši, tikai tad ejam ar nākamo smilšpapīru. Kā atšķirt to brīdi, kad ķerties pie nākamā smilšpapīra? Lūk, kur 80. grauds ir bijis. Redzam tādas te švīkas. Nākamais mums smilšpapīrs ir 120. Lūk, kur jau ir pāriets ar 120. Atšķirība ir acīm redzama. Lūk, kur švīkas var redzēt pilnīgi. Un šeit jau viņu praktiski nav. Tad vēl nedaudz ar 120. un jau var ņemt nākamo smilšpapīra graudu.